Nevar atstāt arī uz kaut kādām iespējamām, teiksim, arī kaut vai sāksim ar to, kaut vai uz jūsu iespējamo pieņemšanu kaut kādā koalīcijā vēl šajā sasaukumā, vai arī uz jūsu iespējamo sadarbību nākotnē kādā Rīgā vai kādā citā pašvaldībā. Politisks jautājums, kas jums kā zaļajiem faktiski varētu būt aktuāls, Visaginas atomelektrostacija, kas šobrīd arī Saeimā tiek runāts. Kas īsti notiek? Tas ir kaut kāds tāds tirgošanās objekts, tur ir kaut kādas konceptuālas nostādnes. Kas tur? Nē, jebkurā gadījumā mēs kā zaļie vienmēr esam pret atomenerģijas izmantošanu kā tādu un atbalstam atjaunojumu energoresursu izmantošanu. Bet šajā gadījumā, kad mēs runājam par Visaginu, Latvijā varbūt nav tas... būšot deklarācijas. Nav tas pieprasījums varbūt tieši pēc tās, teiksim, kodolam un tā tālāk, ja? Bet mēs vairāk runājam tieši par ekonomiskiem aspektiem. Un tas, ko arī Latvijas zaļā partija un kopumā ZZS zināmā mērā, kad gāja runa par atbalstu koalīcijai Eiropas stabilitātes visu to likumdošanas aktu atbalstam fiskālo disciplīnu, kur vajadzēja 2/3 Saeimas. Tad mēs zināmā mērā izvirzījām šos atsevišķos nosacījumus, tā skaitā jautājumu par Visaginu, ka ir nepieciešama publiska diskusija, lai tomēr, ja Latvija ir gatava šajā projektā piedalīties, un tas nav mazs projekts, tomēr tas ir aptuveni 1 miljards eiro ieguldīšanas svešas valsts ekonomikā, ka pirms šādu atbildīgu lēmumu pieņemšanas būtu nepieciešama šī publiskā diskusija, kur izskaidro man, Viesturam, tev, ja, kāpēc tas ir svarīgi, cik tas mums maksās, cik mēs katrs kā elektrības pircēji maksāsim par to elektrību, kas Visaginā būs saražota un tā tālāk. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts, ļoti sarežģīts. Protams, sarežģīts jautājums, un tāpēc mums no tās vienošanās tāds punkts bija. Šodien Saeimā bija šī diskusija, un mēs no zaļo puses iesniedzām tādu iespējamo deklarācijas projektu, ko Saeima varbūt varētu apstiprināt, un tas ir par tiem principiem, kādi būtu jāievēro, pirms mēs sākam runāt par jebkādu iespējamo līdzdalību Visaginas projektā, kad mēs ieviešam skaidrību gan par pašu projektu, par to, cik mums tas maksās, kādi mums tur ir ieguvumi, kāda ir Lietuvas puses atbildība un tā tālāk. Ja? Mums skatītāji šeit vaicā, ieraugot jūs kā zaļās partijas pārstāvi šeit, kad jūs esat beidzamo reizi kā partija izstājušies par kaut kādām, teiksim, dabas aizsardzības lietām, par kādu protestu, vai tur kokus necirst ārā, vai, teiksim, apbūves un tā tālāk un tā joprojām. Īstenībā ir tā, ka protesta akcijas, pēdējās, ja mēs skatāmies loģiski, tajā brīdī, kad partija ir koalīcija, tad viņai ir jāstrādā. Ar protestiem var nodarboties tajā brīdī, kad tu neesi pie varas un tu nespēji īstais brīdis. Tieši tā, šis tas brīdis. 13. janvārī mums bija akcija pret Visaginas atomelektrostaciju, radioaktīvo mucu vadāšana pa Rīgas ielām, vēl video klipiņš ir internetā un diezgan daudzi noskatījušies. Šajā brīdī, piemēram, ja mēs runājam par to pašu Visaginu, tā ir atbilde arī to, ko mēs opozīcijā varam izdarīt. Mēs opozīcijā esam izdarījuši to, ka pat prezidents ir mainījis šobrīd viedokli, premjeras sāk mainīt viedokli, ekonomikas ministrs sāk teikt, nesteidzamies Priekš opozīcijas tas nav maz. Tas nav maz, un pie tām vēl tas ir miljardu projekts, un tā ir nauda Latvijas tautsēmniecību uzņēmējiem. Jūs ar savu atbalstu šīm fiskālās disciplīnas līgumam, likumam, vienalga kā to nosaukt, faktiski tas ir arī valstiski svarīgi mums, protams, negaršīgi, bet svarīgi parādāt varbūt vairāk arī kā savus politiķus, teiksim, īpašības, bet jūs esat šad tad vajadzīgi koalīcijai kā opozīcijas balss, ka tur vajag 2/3. Bet faktiski jau opozīcija gan vienmēr ir tā, kas tiek iedzīta stūrī, kā tad jums ir izdevies tos procentus, vairāk vai mazāk, kā jums pašiem šķiet, saglabāt pietiekami normālus atbalstītāju procentus, atrodoties opozīcijā. Nē, jebkurā gadījumā ZZS vienmēr ir dažas citas partijas, kuru vairs nav Saeimā, to neizturēja. ZZS tomēr mēģina arī jebkurus jautājumus risināt valstiski. Un tajos brīžos, kad valstī ir jāpieņem svarīgi lēmumi, mēs izvērtējam šo lēmumu svarīgumu, kādas no tā būs sekas un arī līdzdarbojamies šo lēmumu pieņemšanā. Vai tas bija tajā laikā, ka mēs bijām pozīcijā, ejot cauri visiem ekonomikas stabilizācijas pasākumiem un visiem taupības režīmiem un tā tālāk, vai tagad esot opozīcijā, palīdzot, teiksim, šos jautājumus risināt. Otrs, ka tā vai savādāk mums tomēr ir arī zināmā mērā savs patstāvīgs vēlētājs, kas ir gan laukos, gan arī pilsētās, kas atbalsta vai, teiksim, tās idejas, kas saistītas ar zaļām lietām vai ar lauksaimniecību.
Tā kā tas vēlētājs nav varbūt tik mainīgs kā Reformu partijai kaut vai, ja? Jo tur vienā brīdī ir tā, otrā brīdī savādāk. Vai nav tāda tendence, kas varbūt kādreiz pie tām citām partijām bija manām līdz ar to, ka tiklīdz kā viņas pazaudēja to lielo Saeimas teikšanu, tā arī viņas sāk šķīst ārā laukos un provincē. Jums ir pietiekami liels atbalsts pašvaldībās. Nākamgad ir vēlēšanas. Nav tā, ka stājās pagasta veči ārā no jūsu savienības? Mums ir pretējais. Mums tieši zaļā partijā stājās iekšā. Un īstenībā ir tā, atbild gan izdevies iepriekšējā jautājumu, ir divu tipu partijas. Vienas ir, kuras izveidojās dēļ cilvēka, dēļ kaut kāda cilvēka, kurš viņam patīk. Nu, mēs varam skatīties Šķēle, Šlesers, Repše, Zatlers, un visām tām partijām ir mūžs tik ilgs, cik ir šī vadoņa politiskais mūžs. Tad, kad viņš beidzās, izšķīst arī partija. Zaļā partija, Zemnieku savienība, nacionālisti, patīk vai nepatīk, bet viņiem ir filozofija, kuri saprotama, var nebūt Vējons, var nebūt Silenieks, būs nākamie cilvēki, bet kas ir zaļie, to tad viss saprot, ja? Un tad cilvēki pieķerās tām vērtībām, nevis cilvēku iegribām. Teikšu jums paldies. Skatieties no opozīcijas rindām, jo opozīcijai ir jābūt tam, kas visu laiku sit pa pirkstiem koalīcijai. Turpiniet to darīt valsts vārdā. Lai jums ir radošs atvaļinājums, es negribētu teikt atpūtas tikai, bet arī kaut ko radoši darat. Tad jau rudenī mēs tiekamies atkal politiskajās arēnās. Raimonds Vējons, Viesturs Silnieks no Zaļo Zemnieku savienības bija mūsu studijā šodien.